Hei, turpinām darbu ar tabulām. Un tā. Te mums bija jau tabulas fails, kur mēs izveidojam tabulu. Vēl viens bija parametrs, par kuriem jums gribēju. Es jums teikšu, tas ir elementam table ir attribūts align. Un mēs saglabājam šito failu, ejam uz pārlauku, atjaunojam un redziet, tabula ir izveidojusies loga centrā. Kā sāka nocentrējusies. Tagad parunāsim par tādām iespējām, kā tabulas ailes apvienošana un arī tabulas rindas apvienošana. Tā sākumā par tabulas ailes apvienošanu. Ko mēs darīsim? Es vienkārši nokopēšu šito tabulu, tālāk saglabāju. Un tabula parasti tiek apvienota ar parametru call_span. Un tur vērtību vajag ierakstīt, cik tieši tabulas ailes mums vajag apvienot. Tā kā te ir 3 tabulas ailes, tad es izdarīšu sekojoši. Šitos 2 lauceņus vienkārši nodzēšu. Un te tabulas laukā mēs pierakstu attribūtu call_span vienāds ar 3. Tas nozīmē apvienot 3 ailes. Saglabāju. Tagad skatāmies rezultātu. Atjaunojam. Te šķirstam tālāk, un te ir arī redzama mūsu otrā tabula ar 3 apvienotām ailēm. Un par to vēl ir arī manā vietnē. Ir raksts darbs ar tabulām, un tur arī ir par to informācija. Par rindu apvienošanu ir mazliet sarežģītāk. Te ir jau mazliet vairāk jāpiedomā, jo, kad mēs atjaunojam tabulas ailes, mums rinda nemainās, mums vienkārši tabula ailē apvienojusies, bet šobrīd es gribu parādīt tādu piemēru, ka, piemēram, šitas 2 ailes tiek apvienotas vienā. Tad, ko ir jādara? Es izvēlos, piemēram, šito 3. rindu, un es apvienošu 3. un 4. rindas, apvienošu. Jūs redzēsiet, tā, row span vienāds ar 2. Un tad te ir tāda lieta, kā vienu ailies izdzēšu un sanāk, ka izveidojas tā, ka šeit ir tukšs lauceņš, un viņš tiks apvienots. Saglabājam, atjaunojam. Rezultāts ir acīm redzams. Un, kā es jau teicu, šajā video es jums vēl izstāstīšu par tabulā. Tas nav sarežģīti. Vienkārši jāsaprot, ka tabulā var ievietot gan citu tabulu, gan pat visādus tegus, attēlus, visu kaut ko. Tas ir tikai no jūsu iztēles atkarīgs. Vienkārši mēs izvēlamies aili, kur gribam ievietot to saturu. Un tā mazliet atdalīsim, lai mēs pēc tam varam saprast to kodu. Iekopēju tabulu,
Protams, ieteicams rakstīt komentārus. Komentārs tiek pierakstīts sekojoši. Vēl tur ir izsaukuma zīme. He's the big man behind the label Enhanced Recordings, a label that we've been playing many To tracks on the redzat show tikai from. jūs, Will Holland kad teamed up with Jezza for this track called Start Again at saturā the start tas of this nebūs. brand new edition of A State of Trance from Izvēlamies. Armin van Buuren. Very Un tagad special episode atjaunojam this mūsu week. In the failu. next hour you'll hear 1 hour of my Un set. tā, te jūs recorded redzat, ka 2 weeks šī ago in eilīte ir Kiev in Ukraine. parādījusies. And this Vēl hour viena will tabula. announce the results of the Trance Tas Top arī viss, 1000, paldies par the uzmanību. biggest trance records